Nu tā, turpinām mūsu sarunu, un šajā slaidā jūs redzat uzdevumu piemēru, kāda veida uzdevumus mēs varam dot mākslīgā intelekta aģentiem. Nu, šie visi uzdevumi jums ir pieejami, un jūs tos varat izlasīt. Uzdevumus paši nelasīšu. Bet redzu, ka jūs varat dot uzdevumu, kurš jau sastāv no vairākiem apakšu uzdevumiem. Un labs mākslīgā intelekta aģents mums, viņam vajadzētu visu darbības izdarīt un iedot mums gatavu rezultātu. To mēs arī pamēģināsim izdarīt. Šeit ir 3 uzdevumi, bet tas, ko jūs vēl varat izdarīt, parādīšu, ko es izdarīju. Es aizgāju uz Gemini un viņam sākotnēji palūdzu, lai viņš man iedod 10 piemērus, ko skolotājs var uzticēt mākslīgā intelekta aģentiem, tādiem kā Manus, Genspark, Luther, ko es arī tālāk demonstrēšu. Un sākumā man viņš īsti neiedeva to, ko es gribēju, un tad es viņam pateicu, ka es gribu, lai uzdevumos iekļauj vairākus atsevišķus uzdevumus, kas noved pie gala rezultātu, un tad viņš man iedeva 10 piemērus jau ļoti labus, kur viens uzdevums ietver vairākus uzdevumus. Un es visus šos piemērus ieliku arī aģentu mājaslapā, aģenti, kuru es jums iepriekšējā reizē nosūtīju, un šeit jūs varat apskatīt šos te piemērus, kāda veida uzdevumus jūs varat dot chatbotiem. Bet pirms mēs sāksim izmēģinājumu, mēs paskatīsimies dažus mākslīgā intelekta aģentus, kurus es pats izmantoju un kuri man šķiet pietiekami labi darbojās. Un pirmais, ko mēs paskatīsimies, ir tāds mākslīgā intelekta aģents ar adresi Luther AI. Ar ko viņš ir labs? Viņš ir ar to, ka viņš mums vienas dienas laikā ļauj izmantot 15 darbības bez maksas. Nozīmē, ka jūs katru dienu bez maksas viņam varat dot 15 uzdevumus. Tā, man šeit ir tulkotājs, un es gribu, lai man viss parādās latviski, ļoti ērta lieta, un mēs varam paskatīties, kādas viņam, ko viņš spēj. Šeit apakšā ir aprakstīts, ka viņš spēj notīrīt duplikātu notikumu sarakstu, ja jums ir kaut kāda tabula, kurā tu kaut ko var atlasīt, viņš spēj pētīt YouTube video, meklēt Twitteru, paņemsim izpētīt vairāk, un redzam, tad viņš var palīdzēt uzlabot jūsu LinkedIn profilu, ilustrators, varam dažāda veida lietas darīt. Paskatīsimies vēl nedaudz uz leju. Redzam, ka viņš arī spēja veidot saturu, ģenerēt publisks PDF, un var palīdzēt veidot saturu YouTube, ko viņš vēl spēj. Redzam, ka tās iespējas, ko viņš spēj, ir diezgan daudz. Redzam, ka viņš spēj darboties, viņš spēj jebkura faila no Android pārvērst par PDF, un vēl daudz un dažādas iespējas. To paši varat šeit apskatīt.
piemērus, ja, ko viņš spēj. Kas vēl viņam ir interesanti, šeit ir sadaļiņa instrumenti. Es šo te mākslīgā intelekta aģentu varu savienot ar dažādiem papildus resursiem, kurus es varu ļaut Lutram izmantot. Nu, piemēram, es varu savienot ar savu Google kalendāru, ar Google disku, ar Google dokumentiem, un man vienkārši tikai atliek šo te visu pieslēgt. Jā, redzam, ka šeit es varu ar savu Gmail savienot. Redzam, ka šeit ir, jā, meklēšana internetā var atļaut, jā. Tā YouTube var mēs viņam ieslēgts, lai viņš izmanto YouTube kontu. Tā, redzam, ka varam savienot ar OneDrive, Notepad un dažādām rīkiem. Ko tas praktiski nozīmē? Ja mēs kādu no šiem atļaujam, un ja mums viņā stāv svarīga informācija, tas nozīmē, ka šis rīks spēj darboties ar to rīku vai ar to informāciju, kas jums glabājāt. Piemēram, ja jūs aktīvi izmantojat kalendāru un tur jums ir daudz ieraksti un jums vajag kaut ko plānot, tad šis te rīks, viņš spēs izmantot jūsu kalendāru un padoties pēc tā, kādi ieraksti tajā ir, viņš spēs uz to visu reaģēt un to visu analizēt. Tā, šeit pie aktivitātes, šeit es redzu visu to, ko es viņam esmu jautājis. Šeit var redzēt, ka es viņu esmu diezgan daudz izmantojis. Mēs viņam vēlāk arī dosim vairākiem šiem te chatbotiem konkrētu uzdevumu, bet pagaidām mēs vienkārši paskatāmies un redzam, ka katru dienu pirms jūs sākat darboties, jums ir nulīte, un jūs varat viņam dot 15 ziņojumus dienā, kas, godīgi sakot, nemaz nav maz. Vēl šeit pie resursi un ceļveži, tur var dabūt papildus informāciju, ko var vēl darīt ar šo rīku. Apskatīsimies nākamo rīku. Nākamais ļoti, manuprāt, viens no spēcīgākajiem rīkiem. Tas ir ķīniešu produkts Manus. Jā, tas ir viens no tādiem pirmajiem tādiem ļoti spēcīgiem mākslīgā intelekta aģentiem. Un kas ir labā ziņa, arī šis rīks mums katru dienu dod bezmaksas kredītpunktus, un mēs bez maksas varam kaut kādas lietas darīt. Plus, ja jūs šo ieteiksiet kolēģiem, tad jūs vēl varēsiet dabūt kaut kādus papildus kredītu punktus. Bet mēs mēģināsim drusku pastīties, ko tad viņš spēj. Tā mēģināsim nedaudz palielināt ekrānu, lai mums viss ir labāk redzams, bet jūs jau paši varēsiet paskatīties. Adresīti ir manus.im, un redzam, ka viņš var veidot grafikus, slaidus, tīmekļa vietas, izklāja lapas, ziņojumus, diagrammas, vārdu mākoņus, sarežģītas diagrammas. Jā, ļoti daudz, ko viņš spēj darīt. Paņemsim jau šeit, kur ir bibliotēka, tur jūs varat vēl apskatīt reālus, praktiskus piemērus.
Nē, šeit ir tie piemēri, ko es pats esmu ar šo rīku veidojis. Nu, mēs viņam arī dosim uzdevumu, vienu no tiem piemēriem, un paskatīsimies, kā iet. Varbūt kādu piemēru jau varu parādīt. Jā, nu, piemēram, šis te manus, viņš īpaši ir labs ar to, ka viņš spēj mums gatavas prezentācijas. Lūk, šāda veida prezentāciju viņš pilnīgi patstāvīgi spēj izveidot. Ejam ar visām bildēm. Tā, mēģināsim ar visām bildēm. Jā, varbūt ne perfekti, bet redzam, ka viņš ļoti skaisti spēj izveidot slaidu. Un tā pati labākā ziņa pie slaida veidošanas, kas man ļoti patīk, ka šis ir viens no retajiem mākslīgā intelekta aģentiem, kurš ļauj šos slaidus saglabāt, konvertēt uz Google prezentācijām. Un respektīvi tas nozīmē, ka ja mēs viņu uzspiežam uz konvertēt uz Google prezentāciju, tad mēs pēc tam viņu varam brīvi labot, mainīt, papildināt. Nu, protams, kā lai arī šie mākslīgā intelekta aģenti prezentācijas taisa ļoti labi, bet, nu, skaidrs, ka mums vienmēr gribās veikt kaut kādas izmaiņas. Kaut ko man šķiet, ka viņš ļāva, vai arī šo prezentāciju var arī saglabāt kā PowerPoint, un ja jūs izmantojat PowerPoint, tad arī to jūs droši varat izmantot. Nu, redzam, ka šobrīd notiek konvertēšana uz Google prezentācijām. Nu, radās kaut kāda kļūda, bet parasti viņš to izdara, un tad viņš atverās. Nu, šoreiz ir kļūda, labi. Varam mēģināt vēlreiz, bet uz to īpaši, tā, kur mums manas palikās. Mums ir vispār aizvērās tie, nu, ideāli. Jā, tur mums būs pa jaunu, nekas briesmīgs. Jā, tā, kas vēl par manu, ko es vēl varētu parādīt. Tā. Tātad tālāk papētīsim nedaudz pašu uz čata lodziņu. Čata lodziņš ir tieši tāpatām kā ar parastiem chatbotiem. Vienīgais, ko mēs varam šeit, mēs varam pievienot vajadzīgos dokumentus no lokālā datora vai telefona, varam pievienot dokumentus no Google diska, un, ja gadījumā jums glabājās dokumenti OneDrive, arī to no turienes dokumentus var paņemt un pievienot chatbotiem. Blakām ir podziņa. Šeit ir pieejami visi savienotāji. Nu, tā kā mēs skatījāmies tos rīkus, jā, vajadzības gadījumā varu pievienot savu Gmailu, kalendāru, Outlooku, nu, atkarībā no tā, kādus savienotājus es esmu izvēlējies. Vēl bišķi paskatīsimies, šeit ir arī jau dots piemēri, ko viņš ļauj veidot, jā, tīmekļa vietni, slaidus, plaša izpēte, un tas darbojās līdzīgi kā padziļinātā meklēšana, respektīvi viņš pats spēj veikt veselus pētījumus. Tālāk šeit ir podziņa vairāk. Varam ar viņu veidot attēlus, veidot izklaides, vizualizācija, video, audio, un šeit ir vēl pieejama papildus rokas grāmata, kur var
paskatīties. Jā, redziet, ka man visas lapas tiek tulkotas latviski. Man šeit Google Chrome ir tāds ielikt papildinājums, kas man visas lapas tulko latviski. Ja ir interese, varu uztaisīt atsevišķu video, kā šo tulkojumu pievienot Power programmai, tad dodiet man kādu ziņu, un šeit ir vēl vairāk piemēri, ko ar šo manis var veidot. Redzam, ka varam tirgus izpēt, ļoti labi veidot slaidus, varam tulkot PDF dokumentus, varam biznesa plānus veidot, programmēt, SWOT analīzes taisīt, varam pat veselas mājaslapas taisīt. Viņam ir arī speciāls rīks, kas ļauj pārbaudīt faktus. Tā mākslīgā intelekta profila veidot, es nemaz nezinu, kas tāds ir. Varam veidot startupus, varam veidot savus, šie rīki arī palīdz veidot CV, dažādas radošas lietas, jā, varam veidot video, skanēt fotogrāfijas, sīkāk izpētīt. Nozīmē, ka mēs ieliekam bildi un viņš var viņu papildus analizēt. Varam veidot interjeru dizainus un skices paveidot. Nu, redzam, ka šeit to iespēju ir ļoti daudz, tās visas jūs paši variet izpētiet. Redzam, ka to ideju, ko ar viņu var darīt, ir pietiekami daudz. Šis ir rīks Manus. Atbilstīte ir pieejama prezentācijā. Un nākamais ļoti spēcīgais rīks, kurš ir līdzīgs kā Manus, par kuru iepriekš esmu jau stāstījis jūsu video, tas ir Genspark. Jā, vēl man noteikti ir jāpasaka, ka visi šie rīki attīstās un tās iespējas dinamiski nāk klāt. Nu, tas darbības princips ar mākslīgā intelekta aģentiem, nu, visiem iestrādājās līdzīgs. Un šeit jūs redzat, ka viņš ļauj arī veidot slaidus, izklaida lapus, dažādas dokumentācijas, dažādus rīkus, dizainus, klipus. Varam vienkārši tērzēt. Tā man, jā, un reku viņam arī ir pieejams tas jaunais mākslīgā intelekta rīks Nano Banano, kas ir labākais attēla veidošanas rīks. Aha, šo es tikai tagad ieraudzīju, paskatīsimies, vai viņš tiešām ir pieejams. Jā, reku, viņš man pat saka, ka līdz 31. decembrim ir neierobežota iespēja. Sakam, labi. Un pie kā mēs nonākam? Mēs nonākam pie attēlu ģenerēšana. Un jā, un Nano Banano par to noteikti runāšu pie jaunumiem. Ko dara šis jaunais rīks Nano Banano, viņš ļauj veidot un labot ļoti kvalitatīvus attēlus. Nu, pamēģināsim vienkārši uz ātro kaut ko uztaisīt. Saules sistēma. Nu, paskatīsimies. Tā neierakstījās, mēs ierakstīsim. Un mēģināsim viņam likt šo attēlu izveidot. Paskatīsimies pie rējas arī, cik ātri viņš to
spēju paveikt. Nu jā, lai gan biju uzspiedis pauzi, attēlus viņš kaut kā šobrīd neizveidoja, bet tas nekas, mēs pie Nano mēs noteikti atgriezīsimies, tā kā mēs apskatīsim visus jaunumus. Aiziesim vēlreiz uz sākumu. Jā, un te paņemsim, te uzspiedīsim uz visi aģenti, un tā mēs varam redzēt visus tos rīkus, kādi mums ir pieejami, jā. Genspark super. Šeit jūs varat izpētīt visu, ko šis Genspark spēj veikt, un jā, labā ziņa atkal ir tā, kad viņam ir katru dienu noteikts skaits bezmaksas punktu. Tas nozīmē, ka jūs kaut kādu darbības katru dienu varat veikt bezmaksas. Jā, šeit jūs varat vienkārši redzēt, kāda veida rīki pieejami. Bet ir vēl viena laba lieta. Tūlīt mēģināšu viņu atrast. Tā. Labi, šeit. Nē. Vēlreiz aiziesim uz sākumu. Jā, kas mums šeit, jā, šeit mēs varam Gensparkam pastāstīt vairāk par sevi un par savu mājaslapu, ja tas ir nepieciešams, bet viņam kaut kur bija, jā, līdzīgi kā iepriekš Manasam, viņam var pievienot arī šo Gmail kalendāru, Google disku, paskatīsimies, jā, redzam, līdzīgi kā Manasam, viņam arī var visādus papildu rīkus darbībām instalēt klāt. Bet man šķiet, ka viņam bija arī kaut kur bezmaksas mākslīgā intelekta chatbots, bet es tagad vairs neredzu, kur tas bija. Tā, kur tad tas bija? Paiesim uz leju. Jā, šeit lejā jūs arī redziet daudz un dažādus piemērus, kādā veidā šos mākslīgā intelekta aģentus mēs varam pielietot, ko jūs paši varat izpētīt droši. Un, jā, kā jūs teicamies, trešajā daļā visiem iepriekš apskatītajiem rīkiem dosim konkrētu uzdevumu un paskatīsimies, kurš ar to tiek galā. Tā, paskatīsimies vēlreiz, kur ir visi aģenti. Man šķiet, ka te bija kaut kas bez maksas vai labai. Bet es šobrīd neredzu. Šobrīd es to neredzu. Jā, viņš pat laikam, viņš pat var pat zvanus veikt savā vietā. Tā, nē, vairs neredzu. Viņam kādreiz bija arī bezmaksas atbalsti, kur bija iespēja vienlaikus pie vairākiem atbalstiem piekļūt, bet tas šobrīd nav redzams. Nu, tas, kad jūs šajā rīkā būsiet reģistrējušies, jūs e-pastā katru reizi saņemsiet kādas jaunas iespējas ir parādījušās. Tā redzam, ka viņam arī varam pievienot
Tad, protams, varam pievienot gan failu, gan izvēlēties no diska. Jā. Kas mums te vēl tāds svarīgākais? Jā, mēs viņu arī varam nopelnīt dažādas papildus bezmaksas kredītpunktus, par to jūs arī varat uzzināt. Tā, kas mums vēl? Kas tika galvenās lietas esmu izstāstīt, bet tagad to galveno spēku mēs redzēsim, tā ka mēs mēģināsim visiem viņiem uzdot kaut kādu konkrētu uzdevumu. Vēl vienu, ko parādīšu, pilnīgu bezmaksas aģentu, kas ir atkal ķīnietis, tas saucās Agent Minimax.io. Viņam šeit arī ir aģentu mode, un te arī redzam tā, pamēģināsim viņu arī iztulkot latviski. Redzu, ka man pateikt, ka lai viņš visu lapu uzreiz rāda latviski, lai viss ir saprotams. Tagad faktiski arī šo lapu ne jau tūkots, ko ir uzklājies. Un vēlreiz pamēģināsim. Ui, te man aizskrēja. Nejauši to tūkos. Puku. Ne, šito lapu kaut kādu iemeslu dēļ nejauši tūkos. Viņam arī ir šeit aģentu mode, un te arī redzam, ka viņš var rakstīt kodu, veikt pētījumus, veidot prezentācijas, un visam šim apakšā ir piemēri, kurus jūs paši, un pie kam piemēriem ir arī doti prompti, tā kā šis arī ir ķīniešu raksts, daži ir ķīniešu valodā, bet patiesībā arī ķīniešu valodu mēs varam ļoti vienkārši iztulkot latviski kaut vai ar šo pašu rīku un tam līdzīgi. Lūk, arī šeit viņam varam pievienot failus no diska. Jā, tad viņam vēl ir tās MPC, tas ir nedaudz sarežģītāk, ar to mēs nerunāsim. Mēs esam apskatījušies rīkus, un tagad mēs viņiem visiem mēģināsim dot konkrētu uzdevumu, tādu iedosim viņam kaut kādu reālu uzdevumu un mēģināsim viņiem visiem likt to izpildīt un paskatīsimies, pie kāda rezultāta katrs no šiem aģentiem nonāks. Tur prezentācijā ir vēl vairāki aģenti minēti, un visticamāk, ka tuvākajā laikā parādīsies vēl, jo, kā jau es esmu daudz reizes teicis, šī mākslīgā intelekta pasaule faktiski jau attīstās gandrīz katru dienu, vismaz katru nedēļu kaut kas jauns parādās noteikti. Bet mēs tagad paskatīsimies kādu uzdevumu, kuru mēs dosim visiem chatbotiem pildīt. Lūk, kādu uzdevumu mēs iedosim šiem te mākslīgā intelekta aģentiem. Uzdevums viņam būs sekojošs. Viņam ir jāizveido 45 minūšu stundu plānu 10. klasei par tēmu pasaules, droši vien, ka jālaiž pasaules pirmā
kara cēloņi, un viņam ir jāiekļauj ievads, grupu darbs par specifiskiem jautājumiem. Prezentācijā 10 vizualizācijas slaidi, diskusija, pārbaudes tests ar vērtēšanas kritērijiem. Man bišķiņ kā vienmēr kļūdas, kas ir pilnīgi normāli, bet viņš nav saprastu vērtēšanas kritēriju, un lai viņš visus tos rezultātus sagatavo tabulā ar kolonām laika, aktivitāte un skolotāju darbi. Un šo uzdevumu iedosim tā, vēlreiz nokopēsim, Ctrl C, un iedosim šādu pašu uzdevumu arī Gensparkam, lai viņš mums darbojās, un šādu pašu uzdevumu iedosim arī, kur mums ir Manusam iedosim šo pašu uzdevumu, un šo pašu uzdevumu joka pēc arī iedosim ķīniešu brīnumam minimam. Pastīsimies, kas tur. Un te man uzreiz ir jāsaka, ka rezultāts nav uzreiz, viņš, šitas man pateica, ka nevēla. Nu labi, ja viņš mums neļauj šādi. Tā. Tad mēs vienkārši viņam iedosim tāpatās, lai viņš slādā. Jā, ne, labi. Tad šim arī nedosim pietikties ar tiem, kas ir. Un te uzreiz jāsaka, ka rezultāts nav uzreizi. Paies kaut kāds noteikts laiks, kamēr viņš visu darbības izdara. Tāpēc es tagad lieku video uz pauzi, un mēs atgriezīsimies tas, kas būs visi mākslīgā intelekta aģenti mums izpildījuši mūsu uzdevumu. Nu tā, ir pagājušas kādas 15 minūtes, un reizēs video ieraksta priekšrocība ir tā, ka mums nav jāgaida, bet mēs varam ierakstu apturēt un pagaidīt, kamēr viss tiek izdarīts, un mēs varam sākt skatīties rezultātus. Pirmais mums bija Lutra, un man šķiet, ka Lutra ar uzdevumu tika galā vissliktāk, bet patīsimies, ko viņa izdarīja. Viņa mums uztaisīja stundu plānu. Jāsaka, gan nav baigi forši. Patīsimies, ko viņa vēl izdarīja. Viņa gan vēl papildus man lika uz visādiem papildus jautājumiem atbildēt. Tā, kas mums šeit ir? Šeit redzam, ka šis aģents pats spēja kaut ko te programmēt un darīties. Un beigās mums ir tikai stundu plāns. Mums ir tikai, paskatīsimies, kas mums ir. Jā, mums ir izstrādāts pamatīgs stundu plāns. Ir arī iedoti galvenie slaidi, kas mums ir vēl, un vairāk nav. Bet šeit, kas ir, viņš uzreiz piedāvā papildus lietas. Tā, paskatīsimies, vai to var iztulkot latviski. Jā, var, ļoti labi. Viņš vēl, šajā gadījumā es uzskatu, ka viņš ar uzdevumu tika slikti galā, jo viņš tikai uztaisīja mums stundu
Ok, ņemam nākamais mums būs Genspārs. Ko mums uztaisīja Genspārs? Tā, skatīsimies, ko tad viņš mums te ir paveicis. Man liekas, ka viņš ir paveicis daudz vairāk nekā iepriekšējā Lutra. Šeit mēs redzam aģentu, ko viņš dara, kā viņš meklē. Tā, mums ir kopsavilkums, secinājumi, tālāk viņš izmanto dziļo roku, viņš kaut ko meklē, bildes meklē, pievieno. Redzam, cik viņš rūpīgi veido pašu prezentāciju, ja? Skatāmies. Paiesim vēl uz leju, paskatīsimies, ko viņš ir izdarījis. Tā, mums nevajadzīgi rogi parādās. Paskatīsimies, ko šķiet var vienkārši redzēt, jā, viņš veica dziļo domāšanu, un viņš ir veidojis arī uzdevumu, atkal, jā, redzēt, kartas meklējis, ko tik viņš nav darījis. Šeit mēs varam vienkārši redzēt, kā viņš pats ir rakstījis par internetu un meklējis informāciju. Tālāk viņš jau sagatavoja slaidus. Tālāk. Ok, un respektīvi uztaisīja šo varam patīties, kāda viņa izskatās, paņemsim režīmu pa visu logu un patīsimies, kādu prezentāciju viņš mums par šo tēmu ir sagatavojis. Nu, citu laids skaists. Tālāk braucam uz leju, skatāmies, kas mums te ir. Redzam, bildes piemeklētas ar visām kārtēm. Nu, manuprāt, vienkārši lieliski. Un te man atliek jautāt, cik jums pašiem laika paņemtu sagatavot šādu prezentāciju. Man liekas, ka ļoti labi. Nu, protams, ka vienmēr šīs prezentācijas ir jāpārskata un ļoti jāsako līdzi, nu, vai tur fakti ir pareizi, tā ir tas ir tas skolotāju uzdevums, ja viņš nevar vienkārši tikai paļauties mākslīgo intelektu, viņam ir visi fakti, ko saliek, bet tas tehniskais darbs kā prezentācijas sagatavošana, ar to ļoti labi viņš ir ticis galā. Tā, patīsimies, ko viņš vēl izdarīja. Prezentāciju viņš sagatavoja, braucam uz leju un skatāmies. Stundu plāns arī ir iedots, grupu darbs arī ir iedots, prezentācija. Jā, ļoti skaisti. Jautājumi diskusijai arī ir iedoti, grupu darbs arī ir iedots. Ai, cik skaisti, man liekas lieliski, vai ne? Diskusiju jautājumi, nu, pasakiet vēl, ka viņš nav paveicis lielisku darbu, vai ne? Un pasakiet vēl, ka šis neatvieglo skolotāju darbu. Nu, plus vēl mēs varējām tur norādīt skolēnu kaut kādu iepriekšējo zināšanu līmeni un kaut kādu parametru un tā tālāk. Nu, man liekas, ka šis ir ļoti labi izveidot, pie kam visus šos un šo uzdevumu viņš izpildīja ar vienu vienīgu uzvedni.
Jā, bet Gensparkam vienīgais mīnus, ka viņš neļauj eksportēt uz Google slaidiem, viņš uzreiz bija naudu. Man šķiet. Jā, tikai. Bet, mums nav nekādas problēmas, mēs varam arī rādīt par tiešo pārlu programmām. Šis ir Gensparks, par ko mēs runājam. Jā, tā, prezentācija mums ir, kas mums te vēl ir. Mājas darbi vēl iedeva papildus iespējas. Tā, tagad jautājums, vai man visu jākopē, vai es visu varu kaut kur. Vai es kaut kur viņu varu arī, es viņu, protams, varu visu pārkopēt uz Wordu. Laikam tāds arī ir. Reku ir arī, es testu. Pārbaudas 5 punkti, visu mums ir ļoti skaisti uztaisīt. Šo izdarīja Gensparks. Un skatīsimies vēl vienu spēcīgu rīku. Un tas ir Manus. Paskatīsimies, ko mums izdarījis ir Manus. Tā, skatāmies, ko mums ir izdarījis Manus. Skatīsimies no paša sākuma. Tā, lūk. Tātad viņš man saka, ka viņš, tad šeit ir mūsu uzdevums, un tad man saka, ka viņš visu sapratis, un ka viņš jau šeptē. Viņš jau sākumā viņš uztaisa slaidiem tādu kā pagatavi. Tālāk viņš jau būvē pašu prezentāciju. Tā, es cerams, ka mēs viņu varēsim arī paskatīties pilnā apmērā. Es tā ļoti ceru. Un tad viņš man saka, ka viņš ir sagatavojis ievadu, grupu darbu. Tā, un kur tad visi man tie materiāli pieejami. Lūk, šeit ir apakšā, ka es varu visus uzdevumus, kurus viņš ir izveidojis, apskatīties. Viņš ir izveidojis stundas plānu. Vienkārši viņu šobrīd paskatīsimies. Jā, lūk. Stundas plāns. Viņu var arī kā dokumentu lejuplādēt, jā. Grupu darbs. Pārbaudas testa jautājumi diskusijām. Un viņš ir arī uztaisījis paraugu vērtēšanas kaut kādus kritērijus, un ļoti skaisti. Un pats ir uztaisījis tabuliņu ar visiem vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas skalu piezīmes skolotājiem. Vienkārši skaisti. Tā, kas mums te vēl ir, te mums ir, varam patīties pašu to prezentāciju. Un Manus, kā jau es teicu, ir labums tas, ka mēs varam viņu varam uzreiz patiešo dabūt uz Google disku vai PowerPointu. Prezentācija ir. Manuprāt, ka prezentācija tomēr Gensparkam bija bišķiņ labāk, tikai kā tās krāsas un tie burti bišķiņ pa mazu. Bet, jā, kartas ir, arī, teiksim, ja tāda prezentācija ir, mēs labot viņu varam, kurus varam palielināt, principā arī ļoti labi ar šo uzdevumu ir tikt galā. Tā. No šī izejam ārā, mēs viņu varam, gan saglabāt kā PowerPoint, PDF, konvertēt uz Google, saglabāt Google diskā vai OneDrive'ā un tā tālāk.
Tā, šito aizliekam ciet, un kas mums ir vēl, kas mums ir šis dokuments, ko viņš ir sagatavojis. Šeit viņš vienkārši sagatavojis informāciju slaidiem, ja nu gadījumā mēs gribam paši veidot prezentāciju. Ļoti skaisti, manuprāt, ļoti brīnišķīgi dokumenti, attēli, ne, attēli nav, koda fāla nav, saites nav. Lūk, un joka pēc atvēru vēl vienu tādu fotu okrai.ai, kas arī ir minēts prezentācijā, un es arī ieliku šādu pašu uzdevumu. Paskatāmies, ko šis izdarīja. Šis īsti neizdarīja. Es gribētu teikt, ka šobrīd Manus un Genspark ir tie spēcīgākie mākslīgā intelekta aģenti. Šeit prezentācijā ir vēl vairāki rīki minēti. Konteksts, okrai, agenti, šeit ir viens kaut kāds speciāls rīks tieši skolotājiem, ar to es varbūt uztaisīšu atsevišķu video un jums nosūtīšu. Jā, un mēs varam taisīt šīs lekcijas nelielu nobeigumu un pavisam nedaudz parunāt par tām nākotnes tendencēm, kas mums var sagaidīt tuvākajā laikā, un redzam, ka mēs varam sagaidīt to, ka mākslīgais intelekts varēs manipulēt emociju, stresu, motivāciju, un varēs arī atbalstīt arī veselības AAA atbalstu. Faktiski chatboti jau diezgan veiksmīgi to dara. Un jā, noteikti nākotnē uzlabosies pieejamība cilvēkiem ar veselības traucējumiem, neirodaudzveidības atbalsts, jā, kognitīvos funkciju uzlabošana. Faktiski mums būs ļoti personalizēta medicīna, mums tiek solīta, izglītībā mums tiek solītas virtuālās klases, 3D mācīšanās vides, jā, un, lūk, vispār jau nelasīšu, jūs šeit to visu varat izlasīt, un tas par šo būtu viss. Jāsaka, ka mēs tikām galā daudz ātrāk nekā, ja tas būtu klātienē. Kas ir jūsu uzdevums? Jūsu uzdevums ir pamēģināt pieregistrēties šajos rīkos un pamēģināt kādu uzdevumu, kas varētu būt noderīgs tieši jums. Tas īsumā par šo nodarbību viss. Ja ir kādi jautājumi, kādas neskaidrības, droši rakstiet e-pastu, uzdodiet tieši jautājumu, cik varēšu, vai nu atbildēšu rakstiski, vai uztaisīšu papildus video. Mēs uz pusi īsākā laikā iekļāvāmies nekā, ja tas būtu klātienē. Par šo nodarbību tas īsumā ir viss, un es ķeros vēl pie nākamās nodarbības. Lai jums veiksmīga diena, vai vakar, vai rīt, atkarībā no tā, kad jūs skatieties šo video.